Es nezinu, vai patērētāju tiesība aizsardzības centrs man par šo atkal mēģinās sodīt, bet es izstāstīšu gadījumu ar vienu klientu, un es varētu teikt, līdz šim brīdim jūtos aizskarts, ja jau es nolēmu uzfilmēt šādu video. Tātad ir mums viens tāds opis pāri 80 gadiem, un viņam kaut kad bija kaut kādas problēmas ar bremzēm. Mēs tur kaut ko taisījām, sataisījām, viņam kaut kas neapmierināja, mēs viņam kaut kādas troses apmainījām faktiski pa velti. Es neatceros, kāpēc tas tā notika, bet tas bija tur kādu gadu vai ilgāk atpakaļ. Vienmēr sakot, visu uztaisījām, viņš bija apmierināts, viņš pie mums braucis, nezinu, ilgu laiku, jā. Un tagad opis atbrauc pie mums uz servisu un saka, ka viņam deg lampiņas panelī, un viena lampiņa, tātad mēs apskatāmies, deg ABS lampiņa, un otra lampiņa deg check engine lampiņa. Labi, mēs pieslēdzam kompi, lai saprastu, kas par vainu. Kompis rāda, kad ir misfires 4. cilindrā. Respektīvi, vai nu sveces, vai nu spole, viņi tur tādi nāk uz visām svecēm virsū. Kaut kā tā. Un ABS tur skaidrs, ka vaina gultnī, vai tur arī kaut kāds dačiks bija, es to vairs neatceros. Tātad, vienmēr sakot, samainam sveces, ieliekam jaunas sveces un apmainam gultni. Un viss nedeg vairs nekāds check engine, nedeg nekāds vairs ABS. Un opis dod kulaciņu, paldies veči, kas attaisījāt, give 5 un tā tālāk. Viņš saka, mēs viņam dodam čeku. Viņš saka, jūs man pierakstiet lapiņu klāt, ko jūs taisījāt. Labi, ok, mēs tātad pievienojam izrakstu ar visiem darbiem, kas tātad ir veikti šie te darbi, ja? Tagad paiet kaut kāda nedēļa vai cik. Opis zvana, viņš man saka, jūs slikti sataisījāt manu mašīnu. Es saku, kāda tad ir diagnoze? Viņš saka, es tā ka dodu gāzi, tad mašīna baigi rēc un uz priekšu īsti brauc švakāk. Jūs man mainījāt sveces un gan jau, ka tās sveces ir pie vainas. Es saku, nē, tas tev vecīt slīd sajūgs un tev būs jāmaina sajūgs. Viņš saka, jūs man te nemelojat, jūs man mainījāt sveces, tagad, karoče, es saku, nē, tev sajūgs pie vainas. Un šitā runāja ar viņu pa telefonu minūtes 15 runāja. Bet viņš uzstāja pie tā, ka mēs esam viņam apmainījuši sveces, pēc kā šis te viss ir sācies. Ka mašīna rēc, bet uz priekšu brauc švakāk. Mēs nonācām līdz tam, kad es jau vairs nevaru to izturēt. Es saku, labi, ved šurp to čeku, ko tev iedeva. Mēs uztaisīsim atgriešanas čeku un atgriezīsim tev naudu par tām svecēm. Un ieliksim, mums jau stūrī mētājas viņa vecās sveces, galīgi, beigts. Es saku, atskrūvēsim atpakaļ, atdosim naudu par darbu, par tām svecēm un atdosim naudu par pašām svecēm. Opis saka, jūs man čeku neiedevāt. Es kā neiedevu, ja es skaidri, ka čekus mēs dodam visiem, un tas, ka tā lapiņa, viņš jau prasīja to lapiņu, un viņš dabūja lapiņu, un pēc tam paldiesojās un tā tālāk. Es saku, kā tad tā? Un atkal 15 minūtes mēs par to runājam, viņš uzstāja par to, ka es viņam čeku neesmu iedevis, tāpēc viņš man čeku atgriezt nevarēs, lai mēs varam viņam šo te naudu atgriezt. Es saku, karoči, es vairs nevaru izturēt, es esmu pusstundu norunājis, es no savas algas tev atdošu 40 eiro, tātad par tām svecēm un par darbu, un jā, brauc pakaļ naudai. Bet es vēl atceros, ka tenī reizē, kad viņam iedeva to čeku un to izrakstu par, tad viņš vēl skatījās, man 20 eiro par sveču maiņu, man tas ir pa dārgu. Un es atceros, kā Armands viņam vēl teica, tad kāpēc tu brauc uz servisu, tas skrūvē pats tās sveces. Un tā līdz ar to viņš dabūja visu to, gan čeku, gan lapiņu ar izrakstu. Tas skaits, ka viņam bija, jo viņš sāka čīkstēt par to, ka pa dārgu. Bet labi, es saku, brauc šurp, es tev atdošu naudu no sevis. Viņš atbrauc, es viņam atdodu tos 40 eiro, viņš tā tur rokā. Viņš saka, tagad nosaki, kas man pa vainu.
vajag kaut ko ar tām svecēm izdarīt. Es saku tev, es tās sveces tev dāvinu, lai tev paliek iekšā tās jaunās sveces. Nu, ko mēs viņam skrūvēsim vecas beigtas sveces atpakaļ? Tāpat, ja es tos 40 eiro es atdevis. Es saku, tev sveces ir pilnīgi jaunas, oriģinālās, un tā tevi dāvana, bet tagad tu brauc prom. Viņš man dod atslēgu, viņš saka, šeit tagad pamēģini pats, baigi rēt. Es saku, es taču tev pateicu, ka rēkšana pie vainas, pat nebraucot, jau var pateikt, ka tas ir sajūgs pie vainas. Viņš saka, nē, nu, davai tagad veicam diagnostiku. Es saku, nu, pirmkārt, diagnostiku es tev nekādu neveikšu, jo tā ideja bija tāda, kad es tev atdodu to naudu par darbu un par svecēm, tu brauc projām un nekad vairs pie mums nebrauc. Viņš kaut ko sāk stāstīt par to, ka viņam 80 cik tur tie gadi, ka viņš kaut ko varbūt ir aizmirsis, varbūt kaut ko. Es domāju, valsts par āvis, tā ka man būs 80 gadi, es arī tikpat stulbi uzvedīšos. Tā kā, es nezinu, tā kā izbijis taksists. Bet es viņam paņemu, tad viņš tā tur tos 40 eiro, es paņemu atpakaļ, es saku, labi, tad es tev taisīšu diagnostiku, bet neatdošu šo naudu. Viņš, kā tas ir neatdos naudu? Es saku, labi, tad es tev atdodu naudu, un tad tu brauc projām. Viņš tur vēl kaut ko paminstījās, kaut ko vēl. Bet es teikt nesaprotu, vai mums tiešām ir jāapkalpo pilnīgi visi klienti, pat tie klienti, kas izrāda klaju, necieņu un melo un tā tālāk. Es personiski domāju, ka tas tā nav jādara, bet patērētāju tiesību aizsardzības centrs varētu domāt citādāk. Es par to pat nebrīnītos, ka viņi pateikt, nē, jums jātaisa pilnīgi jebkuram cilvēkam, jebkas, ko viņš pasaka, un jāveic tā diagnostika un sajūga diagnostika un kaut kā tā. Bet, nu, viņš beidzot tur kaut ko un aizbrauc prom. Pienāk nākošā diena, viņš zvana, viņš mums telefonā ir ierakstīts atmiņā, bet viņš zvana, un pēc balss jau viņu var pazīt. Viņš zvana no cita numura, iedomājas. Viņš saka, tas ir servis Aizvarielā. Es gribēju pierakstīties. Saprotu? Nu, ķipa, cits cilvēks. Bet skaidrs, ka Darmans viņu pēc balss pazīst. Viņš saka, nē, mēs ar tevi vairāk sadarbību nevēlamies veikt. Nu, lūk, šāds te gadījums, kāpēc es uzfilmēju šo video? Es tagad domāju, ja pieņemsim, viņš teikt uzrakstītu sūdzību patērētāju tiesības aizsardzības centram, tam PTAC, būtu tiesības mani piespiest viņam remontēt to mašīnu? Kāds ir tas stāsts? Jo nu šāds te klients, nu, es viņu dzīvē vairs vienkārši to cilvēku nekad skatīties negribu pēc tā, kā viņš stundu man teica, ka es viņam neesot čeku iedevis, kas bija pilnīgs apmelojums. Pēc tam, ka pie mašīnas rēkšanas ir vainīgs viņam jaunās ieliktās sveces un tā tālāk. Bet galvenais, ka viņš pat, es vēl pat atceros, kā viņš bija pārsteigts par to, ka viņam neviena lampiņa vairs panelī nedeg. Rauls viņam saka, nu kā vecīt, mēs tev sataisījām, tāpēc tev, tas jau nav normāli, ka deg ABS un check engine vienlaicīgi, viņām jau nav jādeg. Tā kā visu viņš zināja un nebija tā, ka viņš kaut ko, bet varbūt dēļ sava vecuma viņam varbūt ir iestājusies, nezinu kā to diagnozi sauc, viņam kaut kā tur demence vai kas, un viņš kaut ko baigi neatcerās, tas nebija baigi sen, tas nedēļa apakaļ tikai bija. Ko jūs domājat par šādām situācijām? Ierakstiet komentārā. Tas viss ir tā.